Vārmas pagastā ir ļoti sena izglītības vēsture. Pirmā apmācība Vārmai ir notikusi 1790. gadā. Pie baznīcas ķesteris Kalne, vienas ziemas apmācība. Tiem, kas iesvētīsies, pirms iesvētības mācības ir bijis jāizmācās kaķisms un jāiemācās minimālā līmenī lasīt prasmi. Ar to tad arī iesāks izglītība. Skola kā tāda sākas bišķi vēlāk, un tas sākas 1826. gadā. Vārmē sākas oficiāli viengadīga skola, un tā pirmā skola bijis Ūsiņu mājās, un tās pirmais skolotājs šajā skolā ir bijis Ansis Freibergs, un skolas nosaukums bijis Vārmas ķesterskola joprojām. Un skola bijis 1 gadu. Skolā ir iemācīts lasīt, skolā ir iemācīts rakstīt un skolā ir iemācīts rēķināt. Pēc 10 gadiem, tātad 1836. gadā, šo skolu pārdevēja par Vārmes pagastu skolu, un to vairs neuzturēja baznīca, bet skolu un skolotāju darba algu maksāja Vārmes barons. Skola vairs nebija 1 gadu, bet bija 2 un 3 gadi. Šāda skola pastāvēja līdz 1858. gadam, un visu laiku skola atradās tur Ūsiņās. 1858. gadā tās Ūsiņu mājas ir bijušas tādā diezgan kritiskā stāvoklī. Nomainījās skolotājs, aizgāja skolotājs Freibergs projām, un uz Vārmu atnāca cits skolotājs Križs Bergmanis, un skola pārcēlās uz Šilderu mājām. Un viņš šajā vietā, tajā Šilderu mājās, skola bija tikai 2 gadus, un tad skola bija sudmaļa jeb maišaļkrogā. Un tad jau bija obligāti 3-klasīgi. Tad bija jāiet 3 ziemas skolā, un skolotājs bijis Teodors Feldmanis, bet tie skolnieki ir bijuši tik daudz, ka te Šilderos ir palikusi pirmsskola. Tad jau bija 4-klasīgā skola. Ja? Barons savus kalpiem dot zemes, apsaimniekošanā, tad cēlās tās mājas, un līdz ar to veidojās Jaunvārma, jaunais centrs. 1926. gadā barons novēlēja skolai, un skolā sākās ēra, ko sauc par Vārmes pamatskolu. Un bija 4 klases, 2 skolotāji, un skolotājs bija skolas pārzinis Arnolds Kalniņš un skolotāja Elza Aivars. Un skolā mācījās 75 skolēni. Tad, kad 1 gads bija pagājis, notika tas pats, kas mūsdienās - skola apvienošana. Vismaz pa 4 pagastiem 1 6-klasīgo pagastu skolu. Tā kā Vārme bija lielākais pagasts, un Kalniņš ņēma to lietu savās rokās un uzstāja, ka tai 6-klasīgai pagastu skolai jābūt Vārmei. Notika sacensība, un no tā laika Vārmei ir nosaukums Vārmes pamatskola. Vēl viens interesants fakts. No 29. gada skolai ir arī bibliotēka. Un bibliotēkā ir grāmatas 1059 skaitā. Šīs grāmatas ievietotas koka skapjos ar stikla durvīm. Vārmas skola ir viena no pirmajām Kuldīgas apriņķī, kurā ir ieviesta kopēdināšana. Un tas ir 1930. gadā, un tad jau skolā ir 198 skolēni. Kopēdināšana bijusi ir uz tādiem 2 noteikumiem. Tie, kas tur nevarēja piedalīties ar kaut kādu naudu, tie drīkstēja piedalīties ar produktiem. Varēja putrājumus vest, varēja kartupeļus, viss dārzeņus, un tur arī bija gaļa un minēts, un kurš varēja. Un bija vēl tāda interesanta lieta, ka skolā tika organizēts jau tajā laikā gan teātra izrādes, gan kordziedāšanas pasākumi, un par to ir
Tie bijuši tā kā labdarības pasākumi, ko vecāki metuši naudiņu, un šī naudiņa ir izmantot, lai nabadzīgākajiem skolēniem nopirkt grāmatas, un lai viņi varētu teikt kopēdināšanā piedalīties. Skolotāju skaits tieši 4. 40. gads. Tā Vārmas tā skola vienmēr ir bijis, cik es sapratu, ar lielu skolēnu skaitu, salīdzinoši, no lauku skolām. Un tad nāk pārmaiņu laiks, kā jūs saprotat, 40. gads, un 40. gadā nomaina skolas direktoru, nomainās arī visi par lielākai daļai skolotāji, un par skolas pārzinu kļūst Fricis Andersons, un skolotāja Milda Andersona, Emīlija Zīle, Paulīne Dzirkale un Anna Linkaite. Te ir bijis gājis traktajā gadā, jo bijis jāsāk mācīt pa jaunam, mācību grāmatas nav bijušas, skolotājiem bijis jābrauc ik pa laikam kaut kas tur mācīties, un viss līdz šim lietotās grāmatas tika atzītas par neatbilstošām jaunajiem apstākļiem. Vārmei karš, acīm redzot, cilvēku skaitu nav īpaši ietekmējis, jo 1941. 42. gadā skolai 182 skolēni. Mācības sāks 15. oktobrī. 42. gadā skola atkal iegūst jaunu nosaukumu. 7-klasīgā tautskola. Kopā 114 zēni un 92 meitenes un 206 skolēni. Un 44. gadā vācieši paņem skolu, hospitāls tiek ierīkots skolā. Un skola tiek pārvietota pa apkārtējām mājām. Mājā viena istaba tika atvēlēta skolai. Valciņos 2.–5. klase, Rūšos 5.–7., Medņos arī bija 2.–5. klase, Mālos 4.–6. klase. Varas atkal mainās, un Vārmas skolai mainās nosaukumi. Bet par to jau kādā citā reizē. Paldies, ka skatījāties, un paldies, ka klausījāties!